esmu Edgars no Spēju kustības, un šodien es vadīšu Bībeles studiju, kas ir saskaņā ar gada lasīšanas plānu, Bībeles lasīšanas plānu 2024. gadam. Un attiecīgi šajā plānā ir paredzēts, ka gada laikā mēs izlasām visu Bībeli, paralēli mēs lasām gan veco, gan jauno derību, un mums ir noteikts apjoms paredzēts katru nedēļu, ko izlasīt. Un šī ir pirmā nedēļa, pirmā gada nedēļa, un attiecīgi mēs apskatīsim pirmās 15 nodaļas no vecās derības un pirmās 5 nodaļas no jaunās derības. Un, protams, ka ne jau mēs lasīsim visu, un ne jau mēs varēsim iedziļināties katrā visās niansēs, ne tuvu, jo galvenais ir lasīt pašiem, bet šīs Bībeles studijas uzdevums ir iedot tādu kopskatu, saprast to virzienu, kā šis Bībeles stāsts virzās, kāds ir tas vēstījums, tas lielais skats no vienas puses, un te pašā laikā mēs arī palasīsim un iedziļināsimies kādās konkrētās rakstvietās un panalizēsim atsevišķas detaļas, lai varētu arī tūplānā brīžiem apskatīties, kā Dieva vārds uz mums runā. Un pirms mēs pievēršamies pašu svēto rakstu lasīšanai, es gribētu jūs aicināt padomāt nedaudz par tādu jautājumu, kāpēc pasaulē ir tik daudz ļaunuma, netaisnības, ciešanas. Ja jau Dievs ir labs un mīlošs, kāpēc Dievs to pieļauj? To uzdod jautājumu gan skeptiķi, ateisti, viņi tā kā pārmet un saka, kas tad tas ir pa Dievu, kas to pieļauj. Un tāpat arī ticīgiem cilvēkiem ir šis pats jautājums, un dažus varbūt tas pat īpaši nomoka. Bet Bībele ļoti labi atbild uz šo jautājumu, bet ir svarīgi soli pa solim iedziļināties Dieva vārdā, iedziļināties visā stāstā, nevis apskatīt kaut kādus fragmentus tikai, bet svarīgi ir censties iepazīt Dievu, saprast Dieva plānu, Dieva motīvus un saprast gan, kāpēc pasaulē ir ļaunums, gan arī to, kā šī problēma tiek risināta un tiks atrisināta pilnībā. Bībeles pirmajās nodaļās mēs ieraudzīsim, kāpēc vispār ir sākušās kaut kādas problēmas cilvēcei. Kaut gan viss sākās labi, bet kā tas viss tālāk attīstījās. Un kā jau es minēju, mēs apskatīsim pirmās 15 nodaļas, un šeit ir jāatzīmē, ka oriģinālajā tekstā sākotnēji svētajos rakstos nebija tāds iedalījums pa nodaļām un pantiem. Tas tika ieviests vēlāk. Bet šis iedalījums ir pēc citiem principiem. Ja? Un, piemēram, šie teksti ir iedalīti tādos kā cēlienos, līdzīgi kā teātra vai operas izrādēs, kur tas, kas tagad ir vairākas nodaļas, viņas sastāv tādu cēlienu, veselu stāstu kopumu vai stāsta daļu, kur ir apskatīta kāda viena būtiska tēma un var izsekot, kā šī tēma tiek attīstīta un noslēgta, un tad turpinās nākamais cēliens. Un to mēs redzēsim šīs dienas studijā. Un, piemēram, pirmais cēliens šeit ir no Ādama līdz Noam, pirmās 11 nodaļas, un tad no 12. līdz 15. nodaļai ir tāds iesākums nākamajam cēlienam, kas šodien būs par to, kā Dievs aicināja Ābramu un slēdza ar viņu derību. Un šajā pirmajā cēlienā ir tāda apakštēmas kā pasaules radīšana, grēkā krišana, Noā kā taisnais, Dievs viņu sauc par taisno cilvēku, un par Bābeles torni. Un visbeidzot, ko es minēju, ka būs jau stāsts ar šo Bābeles torņa celšanu un tautu izklīdināšanu, nobeidzas pirmais cēliens, un nākamais sākās ar Ābrama aicināšanu. Un šoreiz izlaidīšu to daļu, kur ir stāstīts par pasaules radīšanu. Tā varētu būt atsevišķa tēma kaut kādās atsevišķās studijās, bet vairāk runāšu par to, kas ir galvenais Bībelē. Bībelē galvenais ir vēstījums par Dievu, lai iepazītu Dievu, par viņa plānu. Vēstījums ir par cilvēku un par attiecībām starp Dievu un cilvēku un par attiecībām starp cilvēkiem. Tas ir tas galvenais, par ko
Bībele māca. Un bieži vien nepareizi skatās uz Bībeli kā tādu informācijas avotu, kur var pārbaudīt zinātniskos faktus un tam līdzīgi. Galvenais vēstījums ir tiešām, kas ir virzīts uz attiecībām. Un, tāpēc arī tas būtiskais pavērsiens un tas akcents ir radīšanā uz cilvēku radīšanu un nepavēlti arī cilvēku sauc par radības kroni, jo tas ir tas ļoti būtisks notikums. Un lasīsim no 1. Mūzes grāmatas, 1. nodaļas no 26. līdz 29. pantam. Un Dievs teica: taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs viņus svētīja un teica: augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār ziviem jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi. Un šeit es vēlētos komentēt pāris tādus momentus. Pirmais ir tāds, ka mēs redzam, ka ir interesanti, ka Dievs šeit ar kādu runā, ka viņš saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Dievs ir viens, bet kāpēc viņš runā mēs? Un te ir iespējami, cik man zināms, ka divi skaidrojumi. Viens ir, kas ir kristietībā izplatīts, ka jaunajā derībā ir atklāts, ka pat arī vecajā derībā mēs redzam šo atklāsmu, bet kristietībā ir šī sapratne par to, ka Dievs ir trīsvienīgs, tas ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Svētais Gars. Un Dievam ir tā kā attiecības sevī. Tas nav iespējams cilvēkam, bet Dievam tas ir iespējams. Un attiecīgi šajā raksturvietā varētu būt, ka Dievs tā kā runā ar Dēlu un Svēto Garu. Tādā veidā ir pamatots šis teksts. Un otrs skaidrojums var būt tāds, ka ir tāda Dieva sapulce. Bībelē ir vairākas raksturvietas, kas runā par Dieva sapulci, kur ir Dieva dēli, gari, un Dievs runā ar viņiem. Šajā sapulcē notiek saruna, un tas ir, piemēram, Ijaba grāmatā, ķēniņa Ahāba, tā kā likteņa izlemšanas tāda sapulce, un vēl kaut kur psalmos, arī par radīšanu tur teikts, ka Dieva dēli gavilēja, skatoties, kā Dievs rada pasauli. Ijaba grāmatā par to ir teikts. Un attiecīgi arī šeit varētu būt tāds gadījums, ka Dievs uzrunā šos Dieva dēlus un saka, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. Un šī līdzība varētu būt, ka cilvēks ir persona, garīga būtne un ar ķermeni. Ne tikai varbūt ir garīgs ķermenis un ir fizisks ķermenis kā cilvēkam. Šī varētu būt tā līdzība. Un vēl te ir dažādos veidos akcentēts, ka kāds ir nolūks cilvēkam, lai viņš valda pār pasauli, lai viņš augļojās, vairojās, un lai viņš piepilda zemi un pakļauj to. Un ir šis norādes, ka Dievs sagaida, ka cilvēkam ir tāds uzdevums darboties šajā pasaulē, izplatīties, piepildīt to, un viņš tā kā deleģē sanāk, jo tā ir viņa radība, tā ir viņa zeme radītā, bet cilvēkam viņš ir novēlējis, lai viņš to pārvalda. Un tas ir ļoti būtisks moments, jo tas ir tā kā te parādās mūsu tā kā jēga Dieva acīs, kas cilvēkam ir pats galvenais un primārais, kas jādara. Augļošanās, vairošanās caur ģimeni. Tad ģimene ir ļoti svarīga, un arī mums ir uzdevums, ka mums ir jādarbojas, ka mums ir jāatrod sev pielietojums dzīvē, tā ka mēs darām kaut ko, kas ir nozīmīgs, kas formē šo pasauli, kam ir kaut kāda ietekme. Un lasīsim tālāk 1. Mūzes grāmatā 2. nodaļa no 8. līdz 17. pantam. Es izlaidīšu kādus fragmentus vienkārši, lai būtu tāda kompakta doma. Un sākot ar 8. pantu ir teikts:
Un kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no Ēdens un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. Un kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai, un dārza vidū bija dzīvības koks un laba un ļauna atzīšanas koks. No Ēdens izplūda upe, lai dzirdītu dārzu. Un kungs Dievs ņēma cilvēku un iemetināja viņu Ēdens dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Un kungs Dievs pavēlēja cilvēkam ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka neēd, jo tajā dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirsi. Tātad iegaumējiet šos vārdus, ko tieši Dievs teica, jo tas vēlāk būs svarīgi nākamajos tekstos. Tad Dievs teica, bet no laba un ļauna atzīšanas koka neēd, jo dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirsi. Tātad precīzi, ko Dievs teica. Un runājot par Ēdenes dārzu, gribu pievērst uzmanību, ka Ēdene nebija visa zeme, teiksim. Varētu būt tā doma, Dievs radīja zemi, un viss bija tur tā ideāli. Izskatās, ka visa zeme nebija tāda ideāla, viņa bija laba, ļoti laba, bet, kā mēs jau runājām, ir paredzēts viņu apstrādāt un pārvaldīt un pakļaut. Un Ēdenē savukārt mēs redzam, ka tur pats Dievs atrodas. Viņš tur staigā, tiešā veidā, tiešā kontaktā sarunājas ar cilvēkiem. Tur ir Dieva klātbūtne, un kur ir Dieva klātbūtne, tur ir svētums, un tā daļa ir varbūt perfekta. Ja? Tur, kur ir Dievs, tur ir šī pilnība. Un lai tāda būtu visa zeme, iespējams, ka tāds bija plāns, ka cilvēkam būtu jāapgūst, jāapstrādā visa zeme. Un šeit arī ir teikts, ka arī dārzu, lai viņš to sargā un apstrādā. Ja? Dievs dod visu laiku cilvēkam šo te ideju, lai viņš sargā, gādā, rūpējas, apstrādā. Un tagad mēs pievērsīsimies tam notikumam, ko visa pasaule jau zina par šo te aizliegtā augļa ēšanu, grēkā krišanu. Bet jā, tas ir kaut kāds tik pierasts stāsts, ka mēs vienkārši pieņemam, ka jā, tāds viņš ir un viss. Un mums tāda sajūta, ka mēs visu zinām un saprotam tur. Bet ir svarīgi šīs te nianses, jo pievilšana, grēkā krišana, tā notiek regulāri un gadu tūkstošiem ilgi un līdz pat šai dienai. Un tas veids, kā mēs iekrītam pievilšanā, nav mainījies. Un ir vērts apskatīties, kā tas notika pirmo reizi, jo tas ir kā tāds prototips, kā tāds šablons, lai redzētu, kā nevajag darīt. Jā, tā kā ir vērts pāanalizēt, un es aicinu jūs, kad mēs lasīsim šo raksturvietu, padomāt par atbildu uz tādu jautājumu, ja, kā tas tā gadījās, ka Ieva iekrita un tika pievilta, un Ādams tika pievilts. Kā viņam tas tā gadījās? Un tā lasīsim no 1. Mūzes grāmatas 3. nodaļas, sākot ar 1. pantu. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai. Vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koka augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis, no tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsiet. Tad čūska teica sievai. Jūs mirt nemirsiet, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jau tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Tad viņu abu acis tāpā atvērtas, un viņi atzina, ka viņa bija kaili, un viņi savija vīģes lapas un taisīja sev gurnu apsējus. Jā, un šeit ir tāda pievilšanas tehnoloģija redzama, ja mēs paskatāmies, kur sākās problēma. Problēma sākās ar to, ka liela nozīme ir, jā, cilvēks iekrita, bet tomēr šī čūska, šis nahašs oriģinālajā valodā, faktiski tā ir tāda būtne dārzā, tāda pārdabiska būtne. Un arī mēs redzam te attēlā, ka tā nav gluži čūskas galva, kas tur runā ar Ievu, bet tas ir prasmīgs pievīlējs.
Un it kā te ir tāds vienkāršs teksts, vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā. Bet te tādā īsā teikumā jau ir divas mulsinošas lietas, kas var radīt apjukumu. Pirmkārt, šī apšaubīšana, ja? Cilvēks varbūt neko nedomāja, bet viņam saka, tu padomā, vai tad tiešām Dievs ir teicis, ja? Vai tad tiešām viņš tā teica. Ja? Varbūt, ka viņš tā neteica. Un otrā problēma ir, kad tādā mazā teikumā Čulska sagroza tik daudz informācijas. Ja? Vai tiešām viņš ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā. Un Dievs teica, ēdiet no visiem kokiem. Te viņi saka, ne no viena koka. Ja? Pilnīgi otrādi. Un iespējams, ka attiecīgi Ieva ir samulsus, un viņai varbūt vajadzēja teikt, kāpēc tu uzdod tik nekorekts jautājums, bet tā vietā viņa sāk taisnoties. Un taisnojoties par to, kur ir acīm redzami meli, ja tu nenoraidi šos melus, tev sanāk tā kā sapīties. Ja? Un Ieva te sāk drusku piedzējot. Viņa saka, ka no tā jums nebūs ēst. Dievs teica, nedz to aiztikt. Ja? Viņa tagad ir pieliek klāt, ka aiztikt arī nemaz nedrīkst. It kā tā ir tāda laba doma turēties pa gabalu no šī aizliegtā augļa, kur nu vēl viņa aiztikt. Ja? Varbūt pat tas kaut kur nav slikti, bet nevajag teikt, ka Dievs to tā teica. Ja? Tad mums ir precīzi jāzina, kas ir kas, lai mūs nevarētu pievilt. Jā, tie ir tādi interesanti momenti. Un tad jau aizgāja, ka Čulska turpina melot, ka jūs nemirsiet, un ka Dievs vienkārši Dievam ir kaut kā žēl, ka jūs kļūsiet, viņš vienkārši nevēlas, ka jūs kļūsiet gudri un paši būsiet kā dievi. Un Čulska šādi runājot, izdomā kaut kādu stāstu, un Ieva, kā saka, pavelkās. Ja? Viņa ieklausās, tas stāstījums viņa noved pie kaut kādas domas, kāpēc gan ne. Tiešām patīkams auglis un dara gudru, un tā šī pievilkšana notiek. Bet man ir aizdoms, ka pats galvenais bija, ka pašā sākumā ir jūtama jau tā pievilkšana, un ka tas brīdis, kad notiek grēks, ir tikai beigas kaut kādam garākam stāstam. Un, manuprāt, tam ir vērts par to ir pievērst uzmanību un aizdomāties, ja, ka grēks, kas ir padarīts, viņš sākās agrāk. Un šajā brīdī varbūt šodien es varbūt nelasīšu to daļu, kur ir par Kaina un Ābeli, kur Kains nogalina savu brāli, un tur arī viņam Dievs teica, ka grēks ir tev durvju priekšā. Ja, ka pirms nogalināšanas vēl bija labs laiciņš, kad tam Kainam bija skaudība un kaut kāda nenovīdība. Ja, ka tas grēks jau bija tuvu. Tas iemesls tam lielajam grēkam jau brieda agrāk, daudz agrāk, un agrāk bija tas jārisina. Nu, un lasam tālāk, kas notika pēc grēkā krišanas. Tā 1. Mūzes 3. nodaļa, turpinām no 9. panta. Un Dievs, tas kungs, sauca cilvēku sacīdams, kur tu esi? Tas atbildēja, es dzirdēju tavu balsi dārzā, un mani pārņēma bailes, jo es esmu kails, un es paslēpos. Bet viņš sacīja, kas tev ir teicis, ka tu esi kails? Vai tu neesi ēdis no koka, no kura es tev aizliedzu ēst? Un cilvēks sacīja, tā sieva, ko tu man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu. Un Dievs, tas kungs, sacīja sievai, ko tu esi darījusi? Un sieva sacīja, čūska man pievīla, un es ēdu. Un Dievs, tas kungs, sacīja čūskai, tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū. Uz savu vēderu tev būs līstu un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Sievai viņš sacīja, vairodams es vairošu tavas sāpes, un tavu radību mokas, sāpēs tev būs bērnus cemdēt, un tev būs kārot pēc savu vīra, un viņam būs valdīt pār tevi. Un cilvēkam viņš sacīja, tā kā tu esi klausījis savu sievas balsī, un es ēdis no šī koka, par kuru es tev pavēlēju sacīdams, tev nebūs no tā ēst, lai zeme ir nolādēta tevis dēļ. Tev smagi strādājot būs maize ēst visas savu mūža dienas. Ērkšķus un daļus, lai tā tev dod, no lauka augiem tev būs pārtikt.
Savu vaigu sviedros tev būs maize ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts, jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties. Un cilvēks nosauca savas sievas vārdu Ieva, jo viņa ir visu dzīvo māte. Un Dievs tas kungs darīja cilvēkam, un viņa sievai drānas no ādām, un tajās ieģērba viņus. Šajā brīdī vēlos akcentēt to momentu, ko Dievs saka Čulskai. Jā, viņš ļoti noskaidroja situāciju un sākot secīgi ar to galveno vaininieku, Dievs pastāsta, kādas būs sekas katram, kas piedalījās šajā grēka pasākumā. Un tātad Čulskai viņš saka, es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Tad sadragās galvu kaut kad, tad pilnībā šī Čulska tiks iznīcināta. Šis Nahašs, šis pievīlējs tiks iznīcināts. Un tagad jau tādā skatījumā no jaunās derības puses, kad mēs zinām, ka no sievas dzimuma, no pēcnācējiem ir nācis pestītājs, kas ir Dieva dēls, un viņš ir tas, kurš ir jau uzvarējis ļauno, un ir pēdējie laiki, kad šī sadragāšana sātana būs pilnīga. Ja, un šis pravietojums jau tiks piepildīts. Un tādā ziņā mēs varam teikt, ka šis teksts jau ir pirmais tāds tā kā pirmā veida evaņģēlijs. Pirmais tā kā teksts, kur parādās, ka tā labā vēsts, kā tiks atrisināt šī problēma. Kā ļaunais tiks uzvarēts. Kaut gan līdz tam ir vēl garš ceļš ejams, jo Ādamam un Ievai, cilvēcei, ir jādzīvo vēl šī grēka sekās nolādētajā pasaulē, kas pašlaik ir nolādēta. Un kas notiek tālāk? Un Dievs tas kungs sacīja, redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu, bet ka tas tagad neizstiep savu roku un neņem arī no dzīvības koka, un nēd un nedzīvo mūžīgi. Tā Dievs tas kungs izraidīja viņu no Ēdens dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts, un viņš izdzina cilvēku ārā, un viņš nolika uz austrumiem no Ēdens dārza ķerubus un appusi liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Un, ko mēs redzam? Interesanta lieta, ka varbūt pirmajā brīdī liekas tas, ko mēs redzam, ka Dievs soda cilvēku. Varbūt to tā var uztvert, bet drīzāk es redzu, ka viņš vienkārši informē, kas ir noticis. Pēc grēkā krišanai nepaklausībā ir kaut kādas sekas, kas ir, mēs varbūt visas nezinām, bet viņas attiecas gan uz to. Tas saucās, kad ir nolādēta zeme. Tas ir šis lāsts, tās ir sekas grēcīgai rīcībai. Un zeme vairs nav tāda, kādai viņai jābūt auglīgai. Un ir problēmas arī jau pašam cilvēkam. Viņš ir it kā atšķir labu no ļauna, bet viņš ar to nevar dzīvot. Viņam ir, kā mēs tālāk zinām, ka cilvēkam ir tieksme kļūdīties, pārkāpt, grēkot un darīt lietas, kas nes postu, ciešanas un ļaunumu. Šādā stāvoklī cilvēks nevar palikt mūžīgi. Un attiecīgi, kā te ir teikts, bet kad tikai cilvēks neņem no dzīvības koku un nedzīvo mūžīgi. Un doma ir, ka viņš var mūžīgi dzīvot tādā stāvoklī, tādā kritušā stāvoklī, grēcīgā stāvoklī, kur viņa šī pastāvēšana nebūs viņam, nenāks ne cilvēkam pa labu, nekādam citam, un tā nesīs ciešanas un postu. Tāpēc izraidīšana no dārza savā veidā paglābšana, lai cilvēks tā kā neiekrīt tajā mūžībā, tādā stāvoklī. Nevis tās ir dusmas un Dieva un kaut kāds, ka viņš tik pret savu radību izturās nežēlīgi, izdzen naivos cilvēkus, bet viņš viņus izglāba tādā veidā. Bet kāds tad ir šis glābšanas plāns tālāk? Visa Bībele par to stāsta. Un to mēs arī iesim šo ceļojumu un iepazīsim, kāds ir šis glābšanas plāns.
Un tagad vēl es vēlos pievērst uzmanību šajā tekstā, ko mēs tikko lasījām. Varbūt nevar pamanīt tādu momentu, ka ir tāda līdzība, kādas sekas būs sievietei, vīrietim, un arī uz Dievu attiecās tas pats. Jo viņš ir attiecībās ar cilvēkiem, un šīs grēka sekas nes ciešanas, mokas. Un, lūk, vēlreiz ātri nolasīšu. Šis jau ir jaunais tulkojums, kurš tā kā burtiskāk iztulko oriģinālo tekstu, un tāpēc es te pasvītroju, kur ir ebreju valodā šī vārda, tur pēc gramatikas ir jāskatās šī vārda sakne, vārda daļa, kas sakrīt vairākās rakstvietās, un ir runa par mokām. Tātad 3. nodaļā 16. un 17. pāns, kur ir teikts, sievai viņš teica, vairot es vairošu tev grūtumu, kad tu būsi grūta, mokās tu radīsi dēlus, savu vīru tu kārosi, bet viņš valdīs pār tevi. Tad mokās tu radīsi dēlus. Un cilvēkam viņš teica, tāpēc, ka tu paklausīji savu sievas balsī un ēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā, nolādāt, lai tevis dēļ ir zeme. Mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Un tad pārsteidzoši, kā mēs redzam tālāk 6. nodaļā, tas būs, kur pirms plūdiem, kur Dievs sanāk, ka viņš līdzi cieš šajā situācijā, kur ir tāds teksts, 6. nodaļa, 6. pāns, un kungs nožēloja, ka uz zemes taisīs cilvēku, un tas mocīja viņa sirdi. Ja, tas būs tālāk, kad būs daudz izplatījies grēks, jau cilvēce būs jau cilvēki savairojušies, un viņš redzēs ļaunumu vien, un tas mocīja viņa sirdi. Ja, tad tas pats vārds, mēs parasti pamanām, redz, kā sievietei varbūt ir tas vislielākais sots, viņai tās mokas ir. Bet starp citu arī, ja tā precīzāk paskatās tajā Bībeles tekstā, ka tas vairāk, ka radīt. Radīt tas nozīmē arī ieņemt bērnu, un citreiz grūti, tā mēdz būt mokoša situācija, kad sieviete nevar ieņemt bērnu. Ja? Ģimenēs tas var būt mokoši arī. Un tas tiešām pēc šī vārda nozīmes arī tā varētu būt domāts. Un arī situācija, bieži vien bērnu radīšana, audzināšana, tā uzliek daudz grūtības, kas ir arī varbūt mokoši. Tur var būt daudz prieka un potenciāla. Vienkārši mūsu pasaulē daudziem cilvēkiem ir grūti uzaudzēt bērnus. Daudzi tā arī atliek šo lietu, kamēr nav iekārtojušies dzīvē, un visādi scenāriji ir. Un šeit mēs redzam, ka arī darbs ir varbūt mokošs, jo varbūt zeme nav tik ražīga un nav tik viegli iegūt augļus no tās. Un tas ir tā, varbūt mūsdienās metaforiski, ne visi strādā pie zemes, bet vispār pasaulē darbs biežāk ir grūts. Un daudz strādājot, smagi strādājot šajā grūtumā, tas ir mokoši. Un Dievam savukārt ir mokoši noskatīties uz to. Un tad, kad runā par pasaules plūdiem, dažreiz cilvēks skatās, redz, cik Dievs ir tāds tik bargs pārāk, ka viņš pārspīlē, kaut kādās lielās dusmās viņš ir pret savu radību, kā viņš var būt tik dusmīgs un nežēlīgs, bet īstenībā sanāk, ka viņam ir mokoši uz to noskatīties un ka tas ir jādara, ka cilvēce, vēlāk mēs lasīsim par to, ka ir tik samaitāta, ka tas ved strupceļā, totālākā strupceļā, un vai tas... Ja viņš tam neliks galu, cilvēki paši nonāks vēl lielākā postā, un tāpat tur būs tā nāve, bet būs arī ļaunums. Un tā, iesim tālāk. Runājot par šo lielo tēmu, kas ir pirmajā cēlienā, pirmās 11 nodaļas, ir svarīgi tādu lielo skatījumu saprast, ka ir tādas 3 sacelšanās, kas ir par pamatu visam ļaunumam, ciešanām un netaisnībām, kas ir uz zemes. Un par pirmo sacelšanos mēs jau runājām, un svarīgi ievērot, ka tur iniciators bija garīga būtne no ēdens dārza. Un, protams, cilvēku vaina ir, bet kad visgudrākā no būtnēm piedalās šajā pievilšanā, tad sekas ir daudz ļaunākas un daudz lielākas problēmas var rasties.
Otrs atcelšanās būs, kas varbūt pārsteigums būs kādam, ka ir Dieva dēlu grēks, un tad mēs tūlīt par to lasīsim, precizēšu, ko tas nozīmē. Un trešās atcelšanās ir Bābeles torņa celtniecība, un katrai atcelšanās būs sekas. Un te mums ir arī ilustrācija. Caur aizliegtā augļa ēšanu ienāk nāve un atsvešināšanās no Dieva. Un caur Dieva dēla grēku mēs redzēsim, būs pilnīgi cilvēks samaitātība, un tāpēc būs šie plūdi. Un Bābeles torņa celšana būs vēl lielāka atsvešināšanās no Dieva, un tās rezultāts būs izklīdināšana un arī atsvešināšanās cilvēku starpā. Un šī atsvešināšanās, šī nāve, šī nesaprašanās, ja, tās lietas ir pamatā, kāpēc ļaunums vairojās, ļaunuma daudz un netaisnības ir daudz. Bet skatīsimies, ko saka tieši raksti, ja, par šo, ko es komentēju. Un šeit lasām no 1. Mūzes 6. nodaļas 1. līdz 8. pantam. Un notika, kad cilvēki sāka vairoties virs zemes un tiem dzima arī meitas, tad Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika. Tad Dievs sacīja: mans gars nevar mūžīgi būt ar cilvēku, jo tas ir miesa. Viņa mūžs lai ir 120 gadi. Tajās dienās milži bija zemes virsū. Arī pēc tam, kad Dieva dēli bija gājuši pie cilvēku meitām, un tās bija dzemdējušas bērnus. Tie bija varoņi, kas bija senlaikos vīri ar vārdu. Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū un ka viņa sirdsprāta tieksmes ikdienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Un Dievs sacīja: es iznīcināšu no zemes virsmas cilvēku, kuru es esmu radījis, cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem un putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Bet Noa atrada labvēlību Dieva acīs. Un tā mēs redzam, ka te ir šie Dieva dēli, kas ir no garīgās pasaules ienākuši materiālā pasaulē, un viņi stājas attiecībās ar sievietēm, un tā rezultātā mēs varam saprast, ka rodas šie milži. Un tie ir īpaši varoņi, tur teikts, bet ko tas nozīmē? Vīri ar vārdu, ka tie ir tādi, kas dominē, kam ir vara un kas pārņem visu varu cilvēcē un ietekmi. Un tā rezultātā mēs nonākam pie tā, ka šī cilvēce ir galēji samaitāta un cilvēku ļaunums augtina auga. Un viņi domā tikai uz ļaunu vienu. Mēs redzam, ka šie notikumi, šie interesantie, varbūt dīvainie notikumi ar šiem Dieva dēliem ir cieši saistīti uzreiz ar to secinājumu par ļaunumu, un ka tā galējā samaitātība ir tāda, ka Dievam ir ļoti, ļoti žēl par to. Viņš uz to noskatās ar lielu nožēlu un ar skumjām. Te ir rakstīts ar skumjām, bet tas bija iepriekš tas, ko es teicu, ka tas mocīja viņa sirdi. Ja? Arī tāds ir tā kā precīzāks, tā kā burtiskāks tulkojums. Un viņam nācās radīt šos plūdus, lai iznīcinātu šo cilvēci, bet tur ir teikts, Noa atrada labvēlīgu viņa acīs. Tad mēs lasām tikai fragmentus no šīs Bībeles daļas, un tur ir jau garš stāsts par to, kā viņš aicināja Nou, lai viņš būvē šo šķirstu, caur ko tiks izglābta viņa ģimene, un viņš tiks izglābts, un caur viņu atkal Dievs slēgs jaunu derību ar cilvēku, un lai cilvēks atkal var vairoties un piepildīt pasauli. Tātad no vienas puses, Dievs iznīcina vienkārši visu ļauno cilvēci, bet ne pavisam, bet viņš atstāja kādus, ar kuriem viņš tālāk veidos attiecības. Tā bija otrās atcelšanās, un šī ir trešās atcelšanās, par ko es to lasīšu. Tātad no 1. Mūzes 11. nodaļas 1. līdz 9. pāns. Tas jau ir pēc plūdiem. Un visai pasaulē toreiz bija viena mēle un vienāda valoda. Un kad tie savus teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenam Sineāras zemē un tur apmetās. Un tie teica cits citam: iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos dedzināsim. Jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā.
Un tie teica, celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniegsies debesīs. Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izklīdināti pa visu zemi. Un tas kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla. Un tas kungs sacīja, lūk, tā ir viena tauta un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim un nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cita valoda. Un tas kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu. Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts Bābele, jo tur tas kungs sajauca visas zemes valodas. Un no turienes viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu. Ja, te tas Bābele domāts, ka tā kā bābelēt, ja, ka viņi viens otram likās, ka viņi neskaidri runā. No tā tas vārds Bābele cēlies. Bet tātad kādi komentāri par šo notikumu? Kas tieši Dievam tik ļoti nepatika? Un mēs redzam, ka šie cilvēki, pirmkārt, viņi pārkāpa ļoti tiešo Dieva norādījumu. Viņi rūpējās, viņi gribēja izdarīt tā, lai viņi netiktu izkaisīti pa visu zemi. Kaut gan īstenībā tā bija pirmā un galvenā pavēle, kāpēc Dievs radīja cilvēku, lai viņš izplatās pa visu zemi un valda pār šo pasauli, lai augļojās, vairojās un lai izplatās. Un viņi gribēja darīt pretējo. Tātad viņi vienkārši nedara to, ko Dievs vēlas un kam cilvēks ir radīts. Ja? Un tā vietā visus talantus un spējas cilvēki lieto, lai celtu sev vārdu, lai darītu sev vārdu. Nevis Dievam, lai Dievu pagodinātu, bet sevi. Un var teikt, tur ir šis vadmotīvs arī, ka viņi gribēja būt kā dievi, jo viņi cēla torni tā, ka viņš paceļās debesīs. Ja? Tā ir debesīs, tā ir vieta dieviem. Tas ir Dieva tā kā līmenis. Lūk, tas ir tas lielais grēks, un Dievs to nevar tolerēt, jo, ja tas tā turpinās, tas viss turpināsies vēl arvien sliktākā virzienā. Tā nu šī ir tā trešās atcelšanās, un pavisam tā atsvešināšanās no Dieva un cilvēku starpā, jo cilvēki arī nesaprotās vairs. Un te es vēl gribēju tā pievērst uzmanību, parādīt tādu attēlu, kāds iespējams bija šis Bābeles tornis pēc savas uzbūves, kāds viņš varēja izskatīties, ņemot vērā to, kāds tajā laikmetā pēc arheoloģiskiem izrakumiem ir kādas ēkas atklātas no tā laikmeta Mesopotāmijā un Babilonā. Tātad tika būvētas tādas kāpņu veida piramīdas, varbūt, kas saucās zigurāts. Un šajā attēlā man šķita diezgan iespaidīgi tā konstrukcija, kur var redzēt, ka pirmie stāvi viņi tādi zemišķi, un jo augstāk, jo vairāk visas šīs krāsas, zili, baltās un tie ornamenti, viņi dod to sajūtu par to, ka šis tornis ir augšējā daļa jau ir debesīs. Ja? Un varbūt tā realistiski iespējams, ka līdzīga veida celtne tika būvēta, bet viņa arī netika pabeigta no Bībeles teksta, ko mēs redzējām, tikko lasījām, ka šī pilsēta netika pārstāja celt viņu. Ja, tas ir zīmīgi. Lūk, un tagad mēs izgājām cauri tiem notikumiem, kas ir šīs 11 nodaļas, kur ir stāsts par to, tā lielā tēma, lielais vadmotīvs ir, kā pasaulē ienāca grēks, sacelšanās, kas ir tas iemesls, kāpēc pasaulē ir ļaunums, ciešanas un netaisnība. Un Dievs nekavējas. Dievam uzreiz ir plāns, kuru viņš sāk realizēt, lai risinātu šo problēmu, šos jautājumus. Cilvēkiem šķiet, ka Dievs pieļauj un neko neliekās nezinis, bet īstenībā mēs to lasīsim par to, ka Dievs rīkojās, lai šo jautājumu atrisinātu. Vienīgi tas veids, kā viņš to dara, viņš ir tāds vēsturisks, viņš ir pakāpenisks, un gan jau mēs tālāk lasot Bībeli, labāk sapratīsim, kāpēc Dievs tieši tādā veidā to dara. Un par to arī mēs runāsim tālāk un lasīsim tālāk. Kā Dievs atrisina
grēka problēmu un ļaunuma problēmu. Un pirmais solis, kā viņš to dara, viņš sāk veidot attiecības ar atsevišķu cilvēku, un uz kā pamatu, šo attiecību pamatu, viņš veidos atsevišķu savu tautu, Dieva tautu, kuru viņš īpaši, var teikt, lolos, mācīs, vadīs, viņš būs, un tas būs kā šīs attiecības ar Dievu un Dievu tautu, un tie notikumi, kā viņi raisīsies, viņi būs redzami citām tautām uz zemes, un tas būs kā paraugs, kā gaisma tautām, arī tā ir teikts, un uz šī piemēra pamata visa cilvēks varēs mācīties, kā tas ir būt attiecībās ar Dievu. Tāda ir šī iecerē. Un daudz vēl par to var runāt, bet tas ir viens no tādiem aspektiem. Un kā tas viss notiek? Lasām 1. Mūzes grāmatā 12. nodaļa, 1. līdz 4. pāns. Un tas kungs sacīja uz Ābramu: izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja Lats. Bet Ābrams, izejot no Hāranas, bija 75 gadus vecs. Ja? Lats bija Ābrama brālis, tur viņam bija katram sava saime. Un šeit vēlos pievērst uzmanību, ka te ir teikts, ka viņā Ābramā būs svētītas visas zemes ciltis. Un vēlāk, jau jaunajā derībā, tas atklāsies, ko tas nozīmē. Jo vecajā derībā Ābrams ir Izraēla tautas tēvs, viņš ir cilts tēvs pēc ģenealoģijas, ja? Viņa bērnu bērni, no viņa veidosies tauta. Un tas ir tādā tiešajā izpratnē. Bet vēlāk mēs redzēsim notikumiem attīstoties, ka viņš garīgajā nozīmē būs arī cilts tēvs Dieva tautai, Jēzu Kristu. Bet pie tā mēs vēl nonāksim. Un šeit karte, tas ir vērtīgi, ka mēs arī piesaistām to izpratni pie ģeogrāfijas, kur šie notikumi noris, ja, pa kuriem mēs Bībelē lasām. Un šeit ir tā pati karte, vienkārši ir kopskats lielāks, kur mēs redzam vidusjūras, sarkanā jūra, tur ir tā kā Ēģipte, un tad ir tā kā tuvo austrumu daļa. Un mēs redzam, kur ir tā ar zaļāku iekrāsots, tas reģions saucās Kanāna, tad tā zeme agrāk tā saucās, kur tagad lielā mērā šis rajons sakrīt ar tagadējo Izrēlu. Un tas ir tā vieta, uz kurieni aicināja Ābramu Dievs. Ja? Un tur mēs redzam, ziemeļos vairāk ir šī te Hārāna, un uz dienvidu pusi ir šis virziens uz Kanāna zemi. Un tie notikumi, par kuriem mēs lasīsim, būs tālāk tur tāda Šeheme. Un tas ir salīdzinoši netālu no tās vietas, kur ir tagadējā Jeruzāleme. Un tā Hārāna bija tur, kur tagadējā Sīrija atrodas. Un tā lasam tālāk no 1. Mūzes grāmatas 15. nodaļas, 1. līdz 11. pāns. Tas būs stāsts par derību ar Ābramu. Pēc visa tā Ābramam redzējumā nāca kunga vārds: nebīsties, Ābram, es tavs vairogs, tava alga jo liela. Un Ābrams teica: kungs Dievs, ko tu man dosi? Es esmu bez bērniem, un manu īpašumu mantos Damaskietis Eliezers. Ābrams teica: redzi, tu man neesi Dievs pēcnācēji, un redzi, manā namā dzimis vergs, būs mans mantinieks. Un redzi, kunga vārds viņam: šis nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tevis paša nācis, tas būs tavs mantinieks. Viņš to izveda laukā un teica: palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes, vai var tās saskaitīt? Un viņš tam teica: tik tev būs pēcnācēji. Un Ābrams ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Un viņš teica tam: es esmu kungs, kurš tevi izved no kaldiešu Ūras, lai tev dotu šo zemi par īpašumu. Tad atceramies šo zemi, tas ir tajā vietā, kur ir pašreizējais Izraels.
Un te es vēlos pievērst uzmanību tādam interesantam aspektam, kas parādās Bībelē, ko teologi sauc par Dieva antropomorfām īpašībām. Ja? Tas nozīmē, ka Dievs, kurš ir dievišķs un nepieejams un viņu nevar redzēt, tie pašā laikā mēs redzam, kā par viņu rakstīts, nāca kunga vārds un kā viņš nāca. Ja? Tas vēl tā, varbūt viņš nāca kaut kādā vīzijā. Tālāk vēl teikts, viņš to izveda laukā un teica, ja, tad, kā tas īsti notika. Un izklausās, ka tas tā kā kāds cilvēks izveda ārā. Ja. Šādas un līdzīgas raksturvietas ļauj mums domāt, ka Dievs, kuru mēs nevaram tieši redzēt, var parādīties mums uztveramā cilvēka formā. Un gal galā mēs zinām, ka viņš nāca pie mums kā cilvēks Jēzus Kristus. Tāpēc arī te ir tāda ilustrācija, kur Ābram izved zvaigznēs lūkoties kāds, kas ir kā cilvēks. Un vēl viena lieta, kas šeit ir šī frāze, un Ābrams ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Un šis ir tāds arī jaunajā evaņģēlijā ļoti svarīga koncepcija, kur atsaucās uz Ābramu, ka viņš ir mūsu kā ticības tēvs, ja? Jo viņam ticība tika pieskaitīta par taisnību. Un arī mums ticībā mēs tiekam taisnot. Ticībā uz Jēzu Kristu, kā mūsu grēku izpircēji, mēs topam taisnoti. Un Ābrams tādā veidā tiek norādīts kā mūsu tēvs ticībā, ticības tēvs. Un lasam tālāk, kas notiek, tātad 1. Mūzes grāmata 15. nodaļa, 8. līdz 17. pants. Un tas teica, kungs, Dievs, kā lai es zinu, ka to mantošu, tātad to zemi, ko Dievs solīja. Un viņš tam teica, ņem man 3-gadīgu teli un 3-gadīgu kazu un 3-gadīgu aunu un dūju un balodu. Un tas ņēma viņam šo visu, pārgriez tos vidū uz pusēm un salika gabalus kopā. Bet putnus viņš nepārgrieza. Un pār nokautajiem nolaidās maitas putni, bet Ābrams tos aizbaidīja. Saulē rietot Ābramam uzkrita dziļš miegs. Un viņam uzkrita šaušalas, dziļa tumsa. Un viņš teica Ābramam, lai tu zini, ka tavi pēcnācēji mitīs zemē, kas tiem nepieder. Viņi vergos un tiks apspiesti 400 gadus. Bet pēc tam es tiesāšu arī to tautu, kurai viņi būs vergojuši, kad tie ar savu lielo mantību būs aizgājuši prom. Tu aizies mierā pie saviem tēviem un tiks aprakts lielā vecumā. Un 4. paudzē viņi atgriezīsies uz šejieni, jo amoriešu vaina vēl nav piepildīta līdz šim laikam. Un saule bija norietējusi un bija dziļa tumsība. Un redz, krāsnes kūpēja, un starp gaļas gabaliem lodāja uguns. Jā, un šī epizode varbūt mums ir tā, nepatīkama to dzīvnieku kaušanu, bet te ir atsauce uz tā laika rituālu, kā tika slēgta derība par zemes nodošanu īpašumā. Un, tā Dievs arī rīkojas tajā situācijā, kā cilvēci dzīvo. Viņiem tur ir noteikti likumi un kārtības, un Dievs uz tā pamata veido attiecības. Ja? Un šī gadījumā viņš slēdz derību pēc noteiktām paražām. Un, tur arī teikts, ka starp gaļas gabaliem lodā uguns. Un bija tāda paraža, ka iziet caur šīm asinīm derības slēdzēji. Un iziešana caur šīm asinīm kaut kādā veidā apliecina, ka viņi ir tajā derībā. Un šī gadījumā Dievs iziet šo ceļu, un viņš ir tas, kurš ir garants tai derībai, ja, ar šādu simbolu. Tāda ir skaidrojama komentāros. Un vēl te gribu akcentēt to teikumu, kur teikts, ka amoriešu vaina vēl nav piepildīta. Ja, tā vaina, tie amorieši, kas dzīvo tajā zemē, kuru Ābramam Dievs ir apsolījis, un tie ir tāds moments, ka Dievs paredz tiesu un iznīcināšanu tautām, kas grēko, kas vairo vardarbību un ļaunumu, ko mēs Bībelē varam redzēt, ka Dievs nesteidzās tiesāt dēļ tāda iemesla, ka šai vainai jābūt piepildītai, var teikt ar garantiju, ka, lai nebūtu tā, ka man izskatās, ka šis cilvēks ir ļauns, jā. Tad vienreiz kaut ko izdarīja, otrais,
nu tad jātiesā. Ja? Un, ja šie pārkāpumi nav pārāk daudz, var kādam likties, ka šī ir pārmērīga reakcija, pārmērīga, ja, tā tiesa. Bet, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad ļaunums, ja viņš ir, tad viņa apmēri var pieaugt ļoti dramatiskos apmēros. Un tā, kad tas tiek iznīcināts, tas ļaunums un tiesāts un pabeigts, visiem ir viennozīmīgi skaidrība, jā, tas ļaunais to bija pelnījis. Jā. Un šī gadījumā šis moments, jo tas būs svarīgi vēlāk, tā, ka mēs redzēsim, ka Izraēla tauta ieies šajās zemēs un viņiem nāksies iekarot to, un Dievs viņiem dos labvēlību šajā spējā iekarot. Un tā skaitā amoriešu iznīcināšana šī ziņā tad būs taisnīga un nepieciešama lieta Dieva acīs. Un tad mēs nonākam arī pie tās lasīšanas plāna daļas, kas ir saistīts ar jauno derību. Bet tas labi saskana to, ko mēs runājam līdz šim. Tātad pasaulē ir ienācis ļaunums un ir risinājums. Un ir plāns, kuru Dievs uzreiz sāk realizēt jau tūkstošiem gadu atpakaļ caur Ābramu. Un Ābrams bija tas, ar kuru bija šī pirmā derība, lai sāktu veidot Dievu tautu. Paejot uz priekšu jau daudzus gadsimtus, mēs nonākam pie tā laikmeta, kad pasaulē nāca Jēzus, un viņš bija tas jau pilnīgais risinājums, kas ir tā labā vēsts evaņģēlijs. Tad labā vēsts ir laba uz tā fona, ka ir sliktā ziņa. Sliktā ziņa, ka pasaule ir samaitāta un grēcīga un netaisnīga, un daudzus gadsimtus nebija pietiekami labs risinājums, jo taisnības periods mijās ar netaisnību. Jēzus ir pilnīgs risinājums. Un tāda labā vēsts ir tas evaņģēlijs. Evaņģēlijs tad vienkārši ir grieķu valodā. Labā vēsts. Un ko mēs lasām par šo labo vēsti? Tad lasām no Mateja evaņģēlijas no 4. nodaļas 17. pānta un pēc tam 23. 25. pāns. Un tur ir teikts: no tā laika Jēzus iesāka sludināt sacīdams: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju, un pie viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnesi sērdzīgus un triekas ķertus, un viņš tos dziedināja. Un daudz ļaužu no Galilejas, no Dekapolis, no Jeruzālēmas, no Jūdejas, un no viņa puses Jordānas gāja viņam pakaļ. Lūk, un te ir tas slavenais evaņģēlijs, kāds tad viņš ir, ka Jēzus pasludina evaņģēliju. Viņš saka: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Evaņģēlijs, viņu var dažādos veidos pasludināt, un ir svarīgi saprast tās nianses. Ja, varbūt biežāk teiks, ka evaņģēlijs ir, ka Dievs ir sūtījis savu dēlu, lai viņš izpirktu mūsu grēkus, un kas tic Jēzum, ka viņš ir mūsu grēku izpircējs, viņš ir mūsu pestītājs, un apliecina to, tad tie tiek izglābti no grēka, varas, no nāves varas, un var tuvoties Dievam, būt ar Dievu mūžīgi. Un tas ir evaņģēlijs, ja, ka viņš ir mūsu grēku izpircējs. Bet tas ir varbūt tā kā veids, kā viņš izpērk mūs un kā iestājas šī debesu valstība. Bet Jēzus saka, ka Dieva valstība ir tuvu klāt, ka sāk atgriezties ēdeni. Ja? Kā cilvēks tika izdzīts no ēdenes dārza un dzīvoja nolādētajā pasaulē. Tā tagad no lāsta caur Jēzu Kristu mēs varam atgriezties atpakaļ uz ēdeni. Un tā ir tā debesu valstība, ka mēs atgriežamies tur, tajā, ko mēs esam pazaudējuši, bet mēs jau atgriežamies ar grēku atziņu. Tas risinājums ir atgriešanās no grēkiem, atzīšana, izsūdzēšana un ļaušanās, lai Dievs šķīstī. Un te mēs arī redzam, ka Jēzus to rāda ļoti, ļoti burtiski. Viņš burtiski dziedina cilvēks, jo nāve, slimības tas ir
nāves pazīme. Ja. Slimība tas ir, ka mūsu viesi ir vāji, viņi pakļauti ir nāvei, kaut kādam sabrukumam, kaut kādām problēmām, defektiem. Viņi nav veselīgi. Ja. Vienkārši nāve ir ļoti smaga slimība, kuras rezultātā cilvēks ir bojā. Un, lūk, Jēzus dziedina. Un te es pasvītroju, ka viņš dziedina visas slimības. Un mūsdienās, lai arī kā būtu, piemēram, es ticu, ka notiek dziedināšanas un ir arī brīnumi, bet tie notiek relatīvi reti. Un bieži vien tie brīnumi, ko mēs piedzīvojam, un tās zīmes attiecībās ar Dievu ir varbūt personisks, un tas nav tik demonstratīvi un tik iespaidīgi, kā tas bija Jēzus laikā, apustuļu laikā. Kaut gan dažādās valstīs tas ir savādāk. Tur, kur evaņģēlijs vēl nav izplatīts, spriežot pēc liecībām, tur vairāk parādās zīmes un brīnumi. Jo arī šeit Jēzus, kad sāka sludināt, tad šīs dziedināšanas palīdzēja tā radikāli pievērst uzmanību, un ļoti daudzi sāka ļoti ātri uzreiz sekot Jēzum. Un tas bija šis evaņģēlija izplatīšanās sākums, un arī šīs zīmes un brīnumi bija kā apliecinājums, ka tas ir patiesi, ka tas patiešām ir Dieva dēls, un ka tas patiešām notiek, ka debesu valstība ir tuvu klāt. Un līdz ar to šī labā vēsts bija apliecināta arī ar šiem notikumiem. Un visbeidzot, es gribu nolasīt tādu, es varētu teikt, ļoti beldzējošu rakstu vietu tiem cilvēkiem, kas nomocīti ciešanās, ļaunumā, netaisnībā. Tad tas ir no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas, sākot ar 1. pāntu līdz 16. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu mutu atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams: Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlstību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un ar meliem par jums runā visu ļaunu manas dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs, tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminam. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Te šie pēdējie vārdi, tā kā neviļus, gribās viņus salīdzināt ar to, kas bija tur pie tā Bābeles torņa notikuma, kur šie cilvēki gribēja sev celt vārdu, celt to torni, un lai viņu vārds tiktu godāts. Un šeit ir teikts, lai cilvēki redz jūs labos darbus, lai godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un uz to mēs esam aicināti, un tā ir arī ļoti tāda atbildība, ka mums jādzīvo tā, ja, ka tas ir par godu Dievam. Tas ir svarīgi, ka mums rodas šī vēlēšanās, ka mēs to atpazīstam, ja, ka mēs darām nevis sev, bet Dievam par godu. Un lai mums ir prieks un gandarījums, ka mums izdodās izdarīt kaut ko, un mēs varam, tagad, ja cilvēki zinās, ka mēs esam kristieši, tad viņi varēs teikt, ka tad tas pagodinās mūsu Dievu. Tad ar šo es arī vēlētos nobeigt, un tiksimies tad nākamajās Bībeles studijās, un
runāsim par to, ko esam lasījuši un ko lasīsim 2. nedēļā saskaņā ar Spēju kustības Bībeles lasīšanas plānu. Uz redzēšanos!